Sveiks, Jāni Matuli. Izlasot šodien tavu rakstu portālā sportcentrs.com apzem sporta sadaļas plus. Man radās pāris pārdomas, ko es gribētu to teikt. Pirmām kārtām, tu man sauc par delegācijas vadītāju Polijā. Es tāds nebiju, tas bija Šneps Edgars, es biju tikai menedžeris. Bet, protams, tam nebija nemaz tik liela nozīme, jo es kā menedžeris uzskatīju, ka man ir jāzina precīzi un konkrēti, ar cik punktiem mums jāpārspēj Vācija pēdējā izšķirošajā spēlē, lai mēs tiktu nākamajā kārtā. Komandai mēs nodevām pareizi instrukciju treneriem plus 9, bet tomēr atzīst, ka mēs ar Šnepu nerīkojamies līdz galam profesionāli, jo mēs varējām laicīgāk parunāt ar FIBA Europe sporta direktoru Kostu Iljevu, lai laicīgi noskaidrot, ar cik tad punktiem jāuzvar, lai vispār nebūtu sāksies šī jēzga, jo noteikumi FIBA Europe noteikumos ir uzrakstīti ļoti neprecīzi. Tā kā es atzīstu, ka nerīkojamies līdz galam profesionāli, ko tu pieprasi, tāpēc arī varbūt es nestrādāju vairs Latvijas Basketbola Savienībā. Atskaitai sīk un gaiši uzrakstīju, kurš no mums darīja ko konkrētajā brīdī, tā kā paši spriediet arī tu, Jāni, kurš no mums ir bijis vairāk neprofesionāls. Bet tu pieprasi profesionalitāti, es arī gribētu tad pretī arī pieprasīt to no tevis. Pirmām kārtām, kā jau teicu, tad noskaidro, kurš tad īsti bija delegācijas vadītājs pirms to rakstīt. Otrakārt, tu pārmeti, ka tev jau līdz šim brīdim neviens nav izstāstījis, ar cik tad punktiem vajadzēja Latvijai uzvarēt Vāciju. Tad, ja tu būtu strādājis profesionāli, tad pirmkārt kaut vai būtu palasījis manu atskaiti, kas ir publicēta tavā žurnālā Sporta avīze, kurā ir skaidri un gaiši pat ļoti sīk un ļoti konkrēti uzrakstīts, ka mums vajadzēja uzvarēt ar plus 9, lai arī pēc noteikumiem vairāk izriet, ka plus 8. To es domāju, ka tur jebkurš cilvēks, kurš kaut ko saprot, var izsecināt. Un otrkārt, tu būtu izlasījis arī interviju ar FIBA Europe sporta direktoru Kostu Iljevu, kur arī tika publicēta tavā portālā sportcentrs.com aptuveni pagājušā gada septembra vidū, tā kā pirms nepilnu gadu. Trešām kārtām, kāpēc tad Šneps ir vainīgs, ka tagad, kad FIBA Europe nav nodeklarējusi, cik tad komandas piedalīsies nākamā gada papildus kvalifikācijas turnīrā? Es negribu. Paši zināt, ka Šneps man liels draugs, paši visi zināt, kāds man attiecības ir ar Edgaru Šnepu, bet šoreiz es gribētu viņu aizstāvēt. Viņš šajā brīdī pat labi, pareizi dara. Mājaslapā ir publicēts, ka visas 10 komandas piedalīsies nākamā gada papildus kvalifikācijas turnīrā, bet viņš arī zinot, kā mēdz strādāt FIBA Europe, jau tomēr laicīgi sāk interesēties, vai tomēr būs 10 vai 6, tā kā iepriekšējā kvalifikācijas ciklā. FIBA Europe tā arī vēl nav paziņojusi šajā brīdī, cik komandas tad piedalīsies. Tas liks izlems tikai pasaules čempionāta laikā Turcijā. Tad varbūt lamā FIBA Europe. Vieglāk jau ir savējos apcelt, bet varbūt, ka vajag starptautiskajai federācijai kaut ko aizrādīt, ka viņi ne tā strādā. Ceturtkārt, tu pārmet vīzdegunību pret žurnālistiem, ka es jau teicu, ka viņi neko nesaprot. Tā es neteicu. Vienīgais, ko es pārmetu, ir tendenciozitāte. Kad pasniegt faktus tā, lai viņi skanētu nedaudz neprecīzi. Respektīvi, man var patikt, Šneps var nepatikt, tev var patikt, Šneps var nepatikt, tev var nepatikt, Buļs var patikt, bet ja tu gribi kādu konkrēti kritizēt, tad dari to profesionāli. Paņem visus faktus un arī paskaties, kurš no izdarīs savu darbu, vai es biju delegācijas vadītājs vai nebiju, vai Šneps viņš nedara savu darbu pareizi, vai FIBA Europe nedara savu darbu pareizi, ka līdz šiem brīdim nav deklarējuši, cik tad komandas piedalīsies nākamā papildus kvalifikācijas turnīrā. Jāni, man patīk, kā tu raksti par hokeju, man patīk, kā tu raksti par ālu. Jo tiešām tavs stils ir atraktīvs un var redzēt, ka abi šais tēmas ir tavi lauciņi. Jā, bet basketbols, kā lai saka, man arī patīk alus, man arī patīk hokejs. Es kāds pat 3 reizes dzīvē esmu spēlējis hokeju. Es regulāri skatos Dinamo, es regulāri skatos Latvijas izlases spēles. Arī Aliņš šeit tad nesmādēja, bet publiski es komentēju un runāju tikai par basketbolu, jo tas ir mans lauciņš, ja tur es jūtos eksperts. Tāpēc es varbūt arī tevi gribētu aicināt. Varbūt tad rakst tomēr par hokeju, rakst par alu. Protams, ir patīkami, ka tev interesē arī basketbols un tev šādi kaut ko gribās uzrakstīt par to, bet ja tu rakst par basketbolu, tad dari to profesionāli. Un nobeigumā es gribētu tad uzsaukt tostu, lai dzīvo hokejs, lai dzīvo basketbols, lai dzīvo arī futbols, lai dzīvo alus un lai dzīvo profesionālitāte. Priekā!